Nu, vot tā. Bija noķēris bišķi vimbas. Un te pacelas jautājums par vimbu recepti. Nu, es jau kādu laiku atpakaļ jau teicu, vai ne, kad vimba garšīgi, tad, kad viņu marinētu vai viņu sālīt. Nu, tā mums pašlaik vimbu, ko darām? Vimbai notīram zvīņas. Notīra zvīniņi, ja? Un tad mēs nogriežam vimbu pa galviņu uz acīm, acu līmenī. Iekšā netīram ārā. Tad ņemam 3 karotes sāls, 1 cukuru, zivu garšvielas, sasmalcam lapu, visu apmēcam, liekam telefonu kulītē, uz 3 dienām liekam iekšā leduskapī. Vēl 5 pipars to. Un tad, kad ir 3 dienas nostājas vimba leduskapī, mēs viņu tīram. Nogriežam galviņu. Jo pirms sālīšanas viņa nebija ķidā. Un tagad mēs viņu smuki izsīnējam. No šitā ritiena. Nu, šo visu mēs izņemam ārā. Līdz ar to, kad vēders ir bijis ciets, viņa ir iesālījusies tik, cik viņai vajag. Ja. Izgriežam asu. Izrādz man viņa garšīgāk pa mazsālītu lasīju. Vienīgais aspekts, kas maisīs, ir ribiņas. Ribiņas mēs izsuljam ārā. Lūk, mums paliek tīra. Vimbas. Filē. Un šeit vairs nav neviena mazā kauliņa. Šeit vairs nav. Tagad mēs iežam gabaliņos. Tas sāls un cukurs ir sadalījis tās mazās vimba asaciņas. Lūk. Jau nezinu. Ļoti labi. Tā kā mēģinē. Kāpēc jāgriež pie acīm nost tā galviņa? Tāpēc, ja nogriezīsies galvu līdz kaklam, pārsālīsies, tad atkal viņu uzreiz jāķidā, jo zarnas izlīdīs ārā. Bet tagad viņa ir trekna. Garšīga un ļoti aromātiska. Jātīra zviņas nos, tāpēc, ka, tad tā ir vieglāk un viņa labāk izsālās cauri. Lūk, šādos gabaliņos, un te nav vairs nemaz mazās asasiņas, nekas viss ir ideāli, liet, kad zmaidīts un ēdīt. To tāda man tā konstrukcija. Labi, visu labu. Labi, es gribu.